Klau, es dzirdēju Armānu Broka vienā no pēdējiem podkāstiem par ideju, tālu ideju pievienot Mārupi Rīgai. Ko tas var ietekmēt? Un nerunājot par to, vai tas būs iespējams vai nebūs iespējams, bet ko tas ietekmētu? Es domāju, ka tas nav tik būtiski, vai tā kā administratīva teritorija, piemēram, Mārupe, Bābite, no tās puses, kas mums ir tur aiz bērģiem, tiks pievienots Rīgai, varbūt tas nav tik būtiski, bet runāt par naudas sadali. Kas notiek patreiz, tas nekur neder. Mēs redzam, centrs ir tukšs, finansējums nav, teiksim atklāti, jā, bet ja mēs aizbraucam uz Pierīga, tur ir pavisam cita aina. Un arī, piemēram, tie sastrēgumi. Es dzīvoju centra, es visu laiku braucu pa centru bez sastrēguma, izņemot 5 minūtes uz Vanšu tiltu, vispārējais centrs ir tukšs. Bet ārpus Rīgas tas viss ir pārpildīts. Tas atkal ir valsts nozīmes jautājums. Tāpēc, ka Rīga ir tās lokomotīvs, kurš velk visu Latviju. Teiksim atklāti, vislielākā daļa no mūsu koprodukta tiek ražota tieši šeit. Un mums vajag, lai tā Rīga attīstās. Patreiz situācija ir diezgan slikta, un jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums.